Sveicināti! Man ir liels prieks, ka mums jau vairākus gadus norisinās Latvijas speciālās olimpiādas basketbola turnīrs. Tiešām ir patiesi prieks, ka tik daudz komandas piedalās. Bērniem ir daudz patīkama emocija, var redzēt, ka visi ir gatavojušies un grib sev pierādīt. Un es domāju, ka pats galvenais, lai šie būtu tādi lieli svētki un lai viņi varētu izbaudīt, sacensties savā starpā un pats galvenais cīnīties par uzvarām. Lai izdodas, un ko es vēl gribēju minēt, to, ka man kā šī pasākuma organizatoram ir ļoti būtiski, ka, lai šādi turnīri būtu, un lai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem būtu iespēja piedalīties un arī iekļauties sabiedrībā un būt kopā ar saviem vienaudžiem un sevi pierādīt basketbolu, ne tikai basketbola laukumā, bet arī citos sporta pasākumos. Lai izdodas! Labdien! Es esmu Latvijas speciālās olimpiādas nacionālais direktors Aigars Lasis. Mēs atrodamies basketbola sacensībās, ko ļoti veiksmīgi jau ne pirmo gadu organizē Rīgas pirmā skola. Un es gribētu viņiem lielu paldies pateikt par šīm skaistajām un sakarīgajām noorganizētajām sacensībām. Speciālās olimpiādas sportisti ir tādi paši kā visi pārējie, kam gribās uzvarēt, kas cenšas uzvarēt un kas pierāda to, ka viņi arī ir spējīgi sportot, viņi ir spējīgi priecāties par savām uzvarām un, protams, arī skumt par zaudējumiem. Šīs sacensības mums ir atlases sacensības, jo jūnija sākumā notiks Eiropas spēles basketbolā Lietuvā, kur piedalīsies Latvijas komanda. Un šeit tiek atlasīti gan spēlētāji, gan treneri, kas brauks uz šīm spēlēm. Jā, tātad mēs esam Rīgas 5. pamatskola. Šodien piedalāmies speciālās olimpiādas basketbola turnīrā. Kopumā piedalās 10 komandas. Mums ļoti patīk. Arī tikko izcīnījām pirmo punktu, jeb neizšķirtu, kas mūsu komandas vēsturē būtu praktiski pirmais panākums. Ļoti labi noorganizēta basketbola diena, īsti svētki bērniem. Es kā veselības aprūpes speciālists varu teikt, ka jebkurš sporta veids bērniem un jauniešiem ir tikai labi un tikai apsveicam, kad viņi ar to nodarbojās. Mūsdienu laikmetā, kad viss ir ļoti ierobežots kustībās, šis sporta veids basketbols un šīs dienas turnīrs parāda to, ka jaunieši vēl projām grib nodarboties ar sportu un būt komandas sastāvdaļa. Lai arī viņu tādas kā sportiskās spējas iespējams nav tik advancētas kā lielākiem Latvijas sportistiem, tas viņus neattur piedalīties sportā. Un es priecājos noteikti, kad šādi bērni vēl joprojām piedalās, kad mums ir tik labi treneri šajās speciālajās skolās, kas ar viņiem nodarbojās un liek viņiem iziet no savas komforta zonas un piedalīties sportiskās aktivitātēs. Es esmu Latvijas speciālās olimpiādas sporta direktors, strādāju Tukuma Novādā pamatskolā Spārni par sporta skolotāju. Basketbols ir viens no tiem populārākiem sporta veidiem Latvijā. Diemžēl speciālajās skolās ir ļoti izjūtams sporta bāžu un sporta zāļu trūkums.
Piemēram, manā skolā basketbola laukuma nav praktiski. Ir viens gross laukā, sporta zāle mums ir 8x8 metri un ar zemiem griestiem. Tā kā mēs basketbolu spēlējam tikai agrā rudenī un vēlā pavasarī mazliet. Ja būtu sporta bāzes, kur ar to nodarboties, tad tas līmenis būtu daudz augstāks. Diemžēl tā ir tā lielākā problēma visās speciālajās skolās. Šodien atmosfēra, kā vienmēr mūsu sacensībās, jebkurās, gan futbolā, florbolā, jebkurās speciālās skolas sacensībās, ir ļoti laba atmosfēra. Dalībnieki ir ļoti draudzīgi, viņi ir sapazinušies, jo parasti jau spēlē vairāk vai mazāk visos sporta veidos vieni tie paši bērni, un viņi viens otru pazīst, viņi viens ar otru. Viņi arī brauc kopā uz sacensībām ārzemēs, un tā kā ir sapazinušies savstarpēji un ļoti draudzīgi, un atmosfēra arī ir ļoti laba. Tad mēs esam šeit ieradušies, lai tiesātu un lai organizētu, lai būtu pie galdiņa spēlēs starp komandām ar īpašām vajadzībām. Un norisinās basketbola turnīrs. Visas komandas ļoti entuziastiski iesaistījušās basketbola turnīrā. Un basketbola līmenis šeit ir patiesībā diezgan ok līmenī. Un ir prieks skatīties, kā visi jaunieši iesaistās basketbolā un var izvest to basketbolu prieku gaisā. Kā arī mums ir individuālās stacijas, kur katrs pa sevi var izpausties un parādīt savas prasmes katrs. Un ļoti daudziem tas ļoti labi sanāk. Daudziem vēl jāpieliek, jātrenējās. Mēs spēlējam Latvijas Universitātes basketbola komandā augstākajā Latvijas līgā. Līdz ar to basketbols ļoti tuvs un prieks redzēt, kā šeit jauniešiem arī ir līdzīga mīlestība pret basketbolu. Let me set the record straight for a minute. Hate, I get it, say it with them. I don't give a I'm cool with it. Play and peep the fans with them. Yeah, they gon' remember my. Yeah, you and I, they already. He an outlaw getting off when he calls envy. Hit the peanut gallery, they all jelly. Yeah. Skolā lielie puikas spēlē, ir gari talanti. Tad to mēs izmantojam to priekšrocību šajā sporta veidā, un tāpēc tika nolēmts atbraukt, piedalīties. Pagājušajā gadā, manuprāt, mēs izlaidām, nezinām iemeslu dēļ. Bet ir puikas aktīvi, sportot grib, tad jābrauc uz sacensībām, jāpiedalās, jāparāda sevi, ko varam. Rezultāts pagaidām 2 spēles ir, 2 ir uzvarētas. Cerams, uz nākošajām 2 atlikušajām arī uzvarēsim. Un pasākums kā tāds liels, kas ir Ainārs labi pastrādā vienmēr pie šī pasākuma. Tāpēc arī cenšamies braukt uz viņu. Esam Smiltenes novada speciālā pamatskola. Jā, labi, maleči, Ainārs piestrādā pie tā, jā. Tāpēc arī braucam. Remember my name. We ain't not the same, no. Real since day one, and I ain't gonna change up. Remember my name. Yeah. Now I was born of the fire, sworn to a higher code. Get light them up, lit bit out the entire go. We gon' level up, corner office the entire flow. Put the beer there wheels. I ain't do anything on a lighter note. Grūti izvēlēties vienu tādu lietu. Visi labi, kādu āpus izstāst, kā šeit izstāst, kā skolas spēlē. Man patika tas, ka man tika dot iespēju būt tādā, ja mēs runājam par to, kā mums iet spēles, man patika tas, ka man tika dot iespēju būt uzbrukuma Smailam un pašlaik esmu rezultīvākais komandā. Spēles vispār, es domāju, kopumā es teiktu ļoti labas. Būtu vēl interesantāk, ja
ja būtu ielaist vairāk. Baigi jau nē. Es kaut kur pirmās sacensības, kurās es biju tikai vieglatlētikas sacensībās, tā, man liekas, bija kāda 7. klase. Nu, es pateikšu godīgi, tas bija kaut kur pirms 4-5 gadu atpakaļ. Tās bija pirmās sacensības, kurās esmu piedalījies skolas sastāvā. Labprāt gribētu, bet man liekas, šis man būs pēdējais gads, jo nākamgad man jau ir celtniecības prakses. Es pašlaik mācos celtniecību Smiltenes novadas speciālajā pamatskolā. I've been making y'all believe they remember my name. We ain't not the same, no. Real since day one and I ain't gonna change. Y'all remember my name. Tātad, principā, pa šodien varam redzēt, viss notiek. Šodienas diena vienkārši ideāli. Viena uzvar, viena zaud. Nekas tāds, viss notiek. Galvenais turamies. Šodien visvairāk man patika vispār kā tā basketbols, jo ikdiena tā man tāda kā ir. Un jā, vienkārši patīkam atbraukt uz citu pilsētu, uzspēlēt ar puikām. Un jā, es pats no Kuldīgas un jā, mētājās tikai. Ar basketbolu es nodarbojos aptuveni kādi 3 gadi, 3-4 gadi, kaut kur tā. I've been making y'all believe they remember my name. We ain't not the same, no. Real since day one and I ain't gonna change. Y'all remember my name. Pirmā spēle mums aizgāja diezgan labi. Sākumā mums gāja tās švaki. Viņi trāpīja pirmie. Un tad aizgāja mums. Beigās mēs vinējām ar skaitu 4-5 mūsu labā. Mums palika 20 sekundes, es beigās trāpījām to pēdējo, un tad vinējām. Tagad mums jāgatavojās stafetei. Nu, man patika viss. Spēle, komandas biedri, pārējie. This is the moment we waited for. Everything you want is right here. We gon' give them what they came for. We gon' take it up from last year. Shoot on my shot, boy, I'm long range. Me and the team on the same thing. Stayed down, never switched up. Only thing changed was the game. Gāja labi, mums tikai baigi grūti saspēlēties, bet tā mums sanāca neizšķirt dabūt, bet tā mēs pacentīsimies. Un tā čučut vinnēt, bet tā man ļoti patīk man šeit. Ritīgi forši ir, ar citiem pretiniekiem, ritīgi izaicinoši mums ir. Un jā, ritīgi labi saspēlēties, mums arī tā čučut neiet labi. Un man patīk šeit, te ir kolosāli, varētu teikt. Nu, es kopš 6 gadiem sāku trenēties pats, tā kā man nebija trenera, kurš man mācā, un es tā kā sāku palānām pats trenēties. Man teikt ir 14 gadi, un es tā labāk, čučut labāk spēlēt. Watch the game change. Watch the game change. Watch the game change. Watch the game change. Yeah. Watch the game change. Watch the game change. Watch the game change. Basketbols ir mana mīļākā pirmā spēle. Basketbols tās kā basketbols un patīk. Šodien pirmā spēle tāda neveiksmīga, bet cerams, ka nākamās mums izdosies un turēsim mīkšķus. Es basketbolu spēlēju kādus 3,5 gadus jau. Es basketbolu mācu skolā ar savu gan skolas direktoru, gan labāko treneri Aigaru Lasi. Viņš labākais treneris ir. Daudz ko var iemācīties. Watch the game change. Watch the game change. Watch the game change. Watch the game change. Yeah. Jā, man patīk spēlēt basketbols.
Es esmu vairākus gadus pēc kārtas visur braucis uz spēlēm. Jā, mums vēl nav skolā sporta zāle, nav kur jau īpaši spēlēt. Mēs tur ārā ejam, kapāt futbolu. Jā, trūks ar spēlētājs citreiz. Šodien viss labi man, viss. Man patīk, vienkārši patīkam baudīt. Varētu biežāk tā. Want it with me, I'm at the top, that's 1, not 2 or 3. This real life, baby, no make believe. I just make it look easy like ABC. I'm on it 24/7, 25/8. I just pick up the pace and I violate. I eat it all up like a dinner plate. I been on the move like I'm running late. Left, right, left, let's go. I'm unstoppable. I got money flowing in case you didn't know. They used to doubt me, now I got them like wow. Making boss moves, I've been on a roll. I'm blowing up, gotta put them on hold. I am the bag, that's what I've been told. I keep my cool under pressure like a boss. I'm all in, it don't matter what it costs. All I do is win and look good from the top. Mani sauc Jānis Helfrechts. Es mācos Rīgas 1. pamatskola attīstības centrā. Mūsējā komanda šodien trāpīja 4 grozus, un pēc tam mēs otrajā spēlē 2 grozus. Un mēs trenējamies pie Aināra Eidoņa. Cenšamies, bet nesanāk. Ceram, būs labāk. Man patika spēlēt, organizācija, mest grozu bumbā un aizsardzībā. I'm just getting started. I am unstoppable, ask anybody. I just get to it, no time for excuses. I do what I do and I do it again. I really do what I say. Ain't got no time to be playing no games. I just be making, I'm making the plays. Get money too and I'm winning the race.